reizes laikā taisīts konteiners. Pārsaka, kad es saku mūžīgs konteiners, ko tad nozīmē mūžīgs? Nu, tic man, tavu mūžu šitāds konteiners nodzīvos. Ja tu reāli viņi tā kā turēs pie sevis pagalmiņā vai teritorijā, viņam nekas nenotiks. Pilnībā nekas nenotiks. Jums ir aiziesim tūlīt pie konteineriem, nu, kuriem ir aptuveni tā kā jums abiem gadi kopā, ja? 12. Tu redzēsi, ka konteiners joprojām stāv? Nu, bet aiziet paciet. Pēc reizes laikā taisīts konteiners, un cik gadi pagājuši jau? 2026. gads, kas sabruka 89. Nē, kurā gadā sabruka? 90. Nu, tā ar tādiem faktiem es vienmēr ieberzīšos. Tas ir par to, ka, principā, ja pat konteineram ir 40 gadi, viņš joprojām stāv. Viņā joprojām kaut ko var ielikt. Viņā var ieslēgties. Viņam nav problēmas ar potenciālu. Tas konteiners, viņš nav strādājis. Viņš nav piedzīvojis nekādu jūras sāls ietekmi un, pieņemsim, mēs runājam par svaigu. Tu gribētu 50 gadus vecu konteineru? Kāds pagājis tējas? Jā. Registra SSSR. Zini, ko tas nozīmē? Nav tāda īsta jautājuma, vai labs vai slikts konteiners ir reāli, vai nu... Man ir PSRS konteiners? Vai nu jums ir budžets tādu arī atvēlu konteineru iegādēji? Stāvēs bēdu nezinādams. Māri jau varu pielabot. Pazvanīs man, es to pielabošu.